Modernā sabiedrība liek katram no mums iekļauties arvien pieaugošajā dzīves ritmā. Pārslodzes darbā, neveselīgs uzturs un pārtikas produktu ražošanā izmantotās ķīmiskās vielas cilvēku organismu ir padarījušas īpaši ievainojamu. Gandrīz katram no mums ir problēmas ar organisma dabīgo imunitāti. Lielie zāļu ražošanas koncerni piedāvā arvien jaunus ķīmiskus preparātus, lai cīnītos ar slimībām, bet tā lielākoties ir cīņa ar sekām. Visa pamatā ir cilvēka sagrautā imunitāte, un zāles tikai turpina šo graujošo iedarbību. Šobrīd cilvēkiem visā pasaulē ir dot iespēja izmantot dabas radītu un Āzijas valstīs gadsimtiem pārbaudītu mangostāna augļu dziedinošo spēku. Mangostāna augšanas reģions ir Dienvidaustrumāzija. Kopš senseniem laikiem mangostāna augli izmanto kā ārstniecības līdzekli. Tas ir labi pazīstams ajurvēdas un vietējo tautu medicīnā, bet līdz šim pilnīgi nezināms rietumu pasaulē. Mangostāna augļa lielākā vērtība ir tā biezā, rūgtā mīza, kur ir bagāta ar ksantoniem. Ksantoni ir spēcīgākie dabā sastopamie antioksidanti. Ir pierādīts, ka tiem ir 30 reizes spēcīgāka iedarbība kā zaļai tējai. Mangostānam piemīt daudz dabisku ārstniecisko īpašību, un to efektivitāti pierāda neskaitāmi zinātniskie pētījumi. Laboratorijas eksperimenta rezultāti rāda, ka mangostāna auglī atrodamie ksantoni aktīvi cīnās pret iekaisumiem, baktērijām, sēnīti, histamīnu, kas izraisa alerģijas un cita starpā arī vēzi. Tomēr pats galvenais cilvēka organismam ir iespēja atjaunot un stiprināt savu imūnsistēmu. Miljoniem cilvēku Amerikā un Eiropā jau novērtējuši un atzinuši ksango iedarbību. Tagad to izdarīt mēs piedāvājam arī jums. Ksango tavā dzīvē – tas ir pamosties katru rītu un atklāt, ka tev pietiek laika, enerģijas un brīvības, lai izdzīvotu dzīvi tā, kā tu vēlies.